Sveiki visiem! Edgars, prieks jūs redzēt. Kā jau tradicionāli, draugi, ja jums ir pauze, tad uzvāriet kafiju un paņemat atelpu. Ja pauzes nav, tad uzvāriet kafiju un paņemat pauzi. Pusstunda laika, varbūt minūtes 40 par to, kas ir biznesa coachings un kāpēc tas ir svarīgi un kā katrs no mums to var izmantot savā ikdienā. Ja jūs mani redzat, dzirdat, jūtat, ielieciet tradicionāli komentārā ķeksīti, sirsniņu, smaidiņu. Tātad Edgars Untāls, nākamā pusstunda biznesa coachings un kā tas var mums palīdzēt kļūt labākiem, efektīvākiem. Un kā es parasti saku, 3 lietas. Vairāk prieka, vairāk naudas un vairāk brīvības. Tās ir tās, uz ko es jūs aicinu, un coachings ir tas instruments, kas mums palīdzēs to realizēt. Jā, tad redzat, Baiba, prieks tev redzēt, tev žetons, tu esi tā kā pirmā sarakstā. Draugi pārējie, sekojiet Baibai un piedalāmies, tātad ejam uz priekšu. Tātad Edgars Untāls un pusstunda par coachingu. Un pirms mēs sākam, kā jau minēju, draugi, iespējams mēs vēl neesam dzīvē tikušies un neesam pazīstami un pāris vārdos par to, ko es gribētu teikt. Un šie te mazie video ir paredzēti par godu nākamās nedēļas notikumam, kurš vēl nekad iepriekš nav bijis tik jaudīgs, kā tas ir paredzēts. Tā kā ņemiet to par labu. Nākamnedēļ mēs sākam, ležam gaisā vienu super mega jaudīgu projektu, kur ir saite, iečakojiet un pēdējā iespēja vēl pieslēgties, bet mēs turpinām. Un ja jums rodas jautājums, vai tas, ko Untāls tagad stāsta, maz vispār strādā, un tas, ko viņš tur runā, vai tas vispār ir pa īstām, tad neprasiet šo jautājumu man, vienkārši palasiet atsauksmes, kur eksperta līmeņa pārdošana, skatieties, lasat, domājiet līdzi, un tas ir tas, ko es teiktu, uz ko var paļauties. Ejam tālāk. Jā, tad, draugi, skatieties, kas tad ir noticis šajā laikā un kāpēc nekad iepriekš nav bijis tik jaudīgi. Šī mana pirmā programma, ko es esmu paredzējis nākamajā nedēļā lejas gaisā kopā ar mākslīgo intelektu, ar Emīliju. Un es mākslīgam intelektam teicu, cienīties draugs, mums nākamā nedēļa sākas nodarbības, kā tu gribētu, lai es tevi sauc, mēs to darīsim kopā, izdomā sev kādu vārdu, un intelekts izdomā, es būšu Emīlija. Es teicu, labi. Tātad coachings kopā ar mākslīgo intelektu, kur sauc Emīlija. Ejam uz priekšu, un tad kas ir pāris lietas par mani? Kā jau teicu, ja mēs neesam pazīstami, tad tas esmu es, un tās ir trīs vērtības, ko es visaugstāk savā profesionālā darbā, profesionālā dzīvē vērtēju. Tie ir mani skolotāji, tie ir mani klienti, un tās ir manas neveiksmes. Tā kā, ja mēs runājam par biznesa coachingu, tad šie ir 3 vērtīgākie biznesa resursi. Atrodi sev skolotājus, cilvēkus, kas tavā dzīvē, kas ir sasnieguši kaut ko tādu, ko tu vēl vēlies sasniegt. Cilvēki, kas ir sevi realizējuši vai biznesā, vai mākslā, vai jebkurā citā formā, skolotāji ar lielo burtu, tad tas ir viens. Nākamais, cieni, mīli savus klientus un dod viņiem iespēju sasniegt mērķus un atrisināt viņiem problēmas. Un dod viņiem vērtību, kā es to daru savā eksperta līmeņa pārdošanas lapā, piemēram. Un trešā lieta, mācieties no neveiksmēm. Nav biznesā labāka coachinga formāta kā slapjā lupata. Slapjā lupata, tas nozīmē blieziens pa seju. Un tā mēs augam. Nav labāka coacha par slapjo lupatu. Ejam uz priekšu, tātad, kolēģi. Jā, tad kas vēl ir svarīgi?
Atceraties, iepriekš bija YouTube'ā un viskā, kur gāja dažādi video, kur bija jautājums, vai tad vispār coachiem var uzticēties, un kas tie tādi vispār coachi ir, un kas tas tāds vispār ir, un tie laikam ir krāpnieki, un kā atšķirt pareizos coachus no nepareizajiem. Es teiktu, domājiet paši un atcerieties to filmu Limuzīnas jāņa nakts krāsā, laikam. Un меня все документы в порядке, tā kā skatieties dokumentus un pārbaudiet pasi. Ejam uz priekšu, tie ir mani dokumenti, un stāsts ir par to, ka coachings tā ir sava veida zinātne. Es gribētu teikt, ka jo dziļāk tu saproti to konceptu, to ideju, un coachings nav tikai atbildes, uzdot un saņemt, uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Tas ir tāds spēja interpretēt šo sarunu un spēja to informāciju iedzīvināt dzīvē. Ejam uz priekšu, tad ne par mani šoreiz, bet par coachingu. Daži saka, ka nākotnes vērtīgākā profesija būs promptu rakstītājs, latviski sakot, jautājumu uzdevējs mākslīgajam intelektam, bet es saku nevellā. Es saku, ka nākotnes vērtīgākā profesija būs atbilžu skaidrotājs. Ja tu uzdosi jautājumus čatam, un čats tev iedos sarakstu ar informāciju, ar jautājumiem, un tad cilvēks, kurš palīdzēs tev izskaidrot, kas šeit ir rakstīts, tā ir nākotnes profesija. Tas ir tas biznesa coachings patiesībā, ja atbilžu skaidrotājs, kas parādīs, kā tas izskatās dzīvē, kas nokomentēs, kas paskaidros, kāpēc tas ir svarīgi un kā to var iedzīvināt. Tā ir mana pārliecība, tā kā paturiet prātā, nevis atbilžu rakstītājs, nevis atbilžu uzdevējs, nevis jautājumu uzdevējs, bet atbilžu skaidrotājs. Ja, tad ejam uz priekšu, tad 100 svarīgākie jautājumi, uz kuriem jums vajadzētu zināt atbildes, ja jūs šobrīd esat uzņēmējs vai plānojat izveidot savu biznesu vai biznesa šobrīd ir kaut kādā stagnācijas posmā, tad šeit ir saraksts ar lietām, ar jautājumiem, varbūt ar tādām pieturas punktiem, caur kuriem būtu jāiziet cauri. Un ja mēs tagad runājam par to, ka ir sācies jauno iespēju med mākslīgā intelekta laikmets, tad es gribētu teikt, ka pirmais, ko mums visiem bez izņēmuma ir jāiemācās sarunāties ar mākslīgo intelektu, un tas nozīmē tieši tā, gan uzdot šos jautājumus, gan iemācīties viņus sasortēt un iemācīties sadarboties. Tu vairs nevari aizbēgt no mākslīgā intelekta, bet tu vari iemācīties sadraudzēties, un tāpēc pirmais, bet tas ir tikai sākums. Tas, ko, piemēram, mēs nodarbībās darīsim, mēs iemācīsimies, maksimums 10 jautājumus uzdot, 10 jautājumus tādus sagatavis, kā sadarboties ar intelektu, un tad mēs iesim cauri šiem te jautājumiem, un intelekts palīdzēs mums atrast atbildes, bet tas, ko viņš neiedod saisti ar realitāti, un tāpēc, piemēram, ir vajadzīgs untāls, kurš parāda saikni ar realitāti, kurš iedod piemērus, izskaidro. Jā, tad lūk, tad pāris vārdos, kas tad ir svarīgākie jautājumi, ko uzņēmējiem vajag saprast, tātad, te ir sasegmentēti, kā tad ar ko atšķirās algota darbinieka domāšana no uzņēmēja domāšana. Ja, tad šeit ir svarīgi saprast, ka uzņēmējs patiesībā sakot ir puzļa kombinācija, kas ir tie puzles elementi, ko mēs saliekam iekšā kā uzņēmēja domāšanā. Ja, un tāpēc es teiktu, jūs varat
jūs varat darīt to paši, jūs varat paņemt čatu un jūs varat iziet cauri visiem šiem elementiem un parunāties un dabūt atbildes, jo es teiktu tā, ka, ja jūs vēlaties pelnīt naudu un savā dzīvē iegūt 3 lietas, vairāk prieka, vairāk naudas, vairāk brīvības, jums grozi kā gribi būs jāuzdod čatam šie jautājumi, ko nozīmē uzņēmēja domāšana, kādu biznesa nišu izvēlēties, kādas būtu tagad pelnošākās biznesa idejas šobrīd, kā novērtēt savas idejas efektivitāti, kādu man izveidot šo plānu. Tas ir tas, ko mēs darīsim. Jūs, kā jau teicu, no tā tu nevari aizbēgt. Tie ir mājas darbi, kas jāizpilda katram, kurš ir šobrīd uzņēmējs vai plāno kļūt par uzņēmēju. Tie ir tavi mājas darbi. Jā, tas nodarbību cikls nākamnedēļ, ko mēs darīsim, mēs izpildīsim to kopā. Tas ir stāsts par to, ka es palīdzēšu un es izskaidrošu un tā tālāk. Bet mans ieteikums, jā, šeit ir saprast, kā domā uzņēmējs, kas ir tās svarīgākās personīgās efektivitātes un tā tālāk šie te atslēgas un tālāk. Nākamais solis, tad, kad tu esi sapratis, ko nozīmē būt uzņēmējam, ko nozīmē domāt un rīkoties kā uzņēmējam, ja, un tas ir fundamentāli svarīgi. Ja tu neesi atradis atbildes uz jautājumiem, kas ir uzņēmējs un ar ko viņš atšķirās un kas ir tās svarīgākās lietas uzņēmēja ikdienā, ar ko jātiek skaidrībā, tālāk tu nemaz var neturpināt, bet tad, kad tas ir izdarīts, tālāk mēs ejam iekšā un skatāmies, ja mēs saprotam, ka uzņēmējs vai jebkura biznesa pamatā ir kāda atrisināta problēma, tu atrisini noteiktai sabiedrības daļai kādu aktuālu problēmu caur savu produktu vai pakalpojumu. Ja? Tas ir tas nākamais solis, un tāpēc ir svarīgi saprast, kādu vērtību tu radi. Tu kā uzņēmējs, tu kā profesionāls, un ja tu radi vērtību, tad principā tas ir pirmais solis uz uzņēmēja darbību. Jā, tāpēc atkal mēģinām sadraudzēties ar chatbotu un iztirzāt šo te vērtības radīšanu dažādos aspektos, tad saprast, kā tad es savu produktu varu nopozicionēt, kādā veidā es varu savu produktu virzīt tirgu, kādā veidā mēs varam distancēties no konkurentiem, kā veidot šo cenas politiku un šādā veidā atkal uzbūvēt tādu pamatīgu izpratni par to, ko tad es radu un kā tas izskatās dzīvē. Ja? Tas ir coachings, tas arī ir tas izprast, secīgi strukturēti iziet cauri šīm te lietām, kuras tev ir vajadzīgas un atrast atbildes, un tad kā strādā intelekts, kā strādā uzņēmējs, kā strādā uzņēmēja domāšana, mentalitāte, nākamais, kādu vērtību es radu un ar ko mana vērtība ir atšķirīga un tā tālāk. Tās ir svarīgas lietas. Nākamie punkti, ko mums kā uzņēmējiem vajag saprast un noskaidrot un aizrakties dziļi, ir tālāk mērķa auditorija vai kas ir tas sabiedrības daļa, ar kuru es vēlos sadarboties. Kādai cilvēku daļai es varu palīdzēt atrisināt šādu vai sekojošu problēmu, tāpēc ir ļoti svarīgi. Šeit mēs veidojam šo klienta profilu, kā teikt, līdz pat apakšbiksēm mēs skatāmies, kā šie cilvēki, kur viņi dzīvo, kā viņi domā, kā viņi uzvedās, kas viņiem sāp, kā viņi pelna naudu, kas ir viņu hobiji, kādā veidā mēs varam ar viņiem saprasties, tāda dziļš mērķa auditorijas, tāds audits, ja tā var teikt, un grozi kā gribi. Bez šīm lietām tu nevari tālāk veidot neefektīvu komunikāciju, neveidot reklāmu, ne mārketingu, neko tu nevari darīt, ja šīs lietas nav sakārtotas, ja tu nezini un tu neesi salicis pa plauktiņiem varbūt 1 vai 2 vai 3 savas mērķa grupas, ar kuriem tu pēc tam runāsi. Ja? Un tad, kad tas ir izdarīts,
Tad ejam uz priekšu, tad tālāk mēs sākam modelēt un saprast, kas tad ir svarīgi, veidojot saskarsmi, kā cilvēki pieņem lēmumus, kā viņi apstrādā informāciju, kādā veidā mēs nododam vēstījumu, tas ir apziņas līmenī, zemapziņas līmenī, kas ir tas šie te kaut kādi psiholoģiskie aspekti, kas piesaista un kas atbaida klientus un cilvēkus no mūsu vēstījuma. Jā, un atkal te ir tas ko bez kā tu nevari. No šīs ir lietas, kas ir jāiemācās un jāsaprot, un tur ir vesels saraksts ar tādām smalkām niansēm, kuras jāpatur prātā vienmēr, ja mēs dodamies tautās ar savu produktu vai pakalpojumu. Lūk, nākamais solis, ko jāizdara, atkal saprast, kāda būs mana sistēma, varbūt kāda ir esošā sistēma, kādā veidā es nododu savu vēstījumu, kādā veidā mans produkts nokļūst līdz klientam, secīgi pa soļiem un saprast, kā tas funkcionē šobrīd, un ko mēs varam mainīt vai uzlabot vai aizvietot, ja tad biznesa platforma, kāda ir mana pārdošanas stratēģija vai tur ir online, offline vide, vai tur ir interneta veikals, vai tur ir, kas tur ir iekšā un kādā veidā to izdarīt maksimāli efektīvi un maksimāli automatizēti kopā ar mākslīgā intelekta rīkiem, tā kā atkal nākamais solis, bez kā nekas nenotiek. Tu zini uzņēmēju domāšanu, tu saproti savu produktu, tu saproti savu mērķa klientu, tu saproti šīs saskarsmes un psiholoģijas patiesības. Tālāk ir konkrēti instrumenti, kurus tu radīsi, lai nodotu ziņu, nodotu vērtību un lai automatizētu procesus. Tad atkal tas ir stāsts par to sapratni, kā tas viss strādā un kāpēc tas ir svarīgi. Vai pareizi, kolēģi, vai mēs ejam pareizā virzienā? Tas ir biznesa coachings, un ja tu esi šobrīd ceļā uz savu uzņēmēju darbību, tad tev tas būs jāuzrada no nulles, un ja tu esi ceļā uz sava biznesa restartu, tad tieši tas pats, tas saucamais pulksteņmeistara princips, ja esošā sistēma šobrīd ir kaut kur salozusi vai iebuksējusi, tad citu variantu nav. Mēs izjaucam esošo modeli pa detaļām, novērtējam katru elementu un tad saliekam atpakaļ. Ja? Biznesa coachings. Izjauc sistēmu, atrodi defektu, saliec atpakaļ. Ralfs, čau, Ralfs ir īsts, draugi, skatieties, re, kur ir. Ralfs ir vinējis loterijā. Mums iepriekš bija konkurss un varēja pieteikties kāds, kurš grib, lai Untāls uztaisa dzīvu biznesa stratēģiju. Un Ralfs ir galdnieks un nav izdomāts īsts cilvēks, īsts uzņēmējs. Un viņš man atrakstīja, ka viņam ļoti patīk darbs, ko viņš dara, galdniecība ir viņa sirdslieta, un problēma ir tikai tāda, ka viņš vēl nav izdevies saslēgt kopā sirdslietu ar naudas maku. Es pareizi saprotu, jā. Un tas ir tas, ko mēs izdarīsim kopā no nulles. Mēs izjauksim esošo modeli, biznesa modeli, un es caur šo te coachinga formātu mēs saštepselēsim Ralfam pelnošu biznesa stratēģiju ne tikai tādā coachinga izpratnes līmenī, bet arī jau ar konkrētiem instrumentiem. Es uztaisīšu ar savām rokām, ar tiešsaistē, kā tas izskatītos dzīvē, un pašās beigās mēs pieslēgsim klāt apmaksas platformu un nofotografēsim piemērus, ka Ralfa biznesa modelis strādā. Ja? Tu pārdos bērnu gultiņas un mēs
mēs parādīsim pasaulē, ka mūsu nodarbību cikls ir reāli darbojas. Ja? Tāds ir mans plāns, un es vairs nevaru piečakarēt, es vairs nevaru atļauties piečakarēt Ralfu un pārējos apmācību dalībniekus, jo mans solījums ir tāds, ka mēs uzbūvējam no nulles vai drīzāk tā izjaucam ārā to esošo modeli un saliekam atpakaļ un ieliekam tur 3 lietas - vairāk prieka, vairāk naudas un vairāk brīvības. Ja? Tā kā paldies tev, ka tu pieteicies, paldies, ka tu esi. Es esmu pārliecināts, ka tev izdosies. Ja, un izdosies arī pārējiem apmācību dalībniekiem, kas pieteiksies, un sākam jau pavisam drīz nākamnedēļ. Bet mēs ejam uz priekšu. Paldies par vērtīgu atkāpi. Tātad, kad mums ir skaidrs, kāda būs platforma un kā tas viss izskatīsies dzīvē, un katrs paralēli taisīs savu, tad mēs iesim iekšā mārketinga ziņā un pabakstīsim un parunāsim ar chatbotu, un es iedošu savas lietas, kādus mārketinga stratēģijas un instrumentus es izvēlētos, piemēram, Ralfa gadījumā, un atkal mēs būsim kādi 20 cilvēki, dažādi uzņēmumu pārstāvi, un tā doma ir tāda, ka mēs visi piedalāmies šajā programmā, un es iedodu savu pieredzi par, ja mums būs, piemēram, veselības centrs, mums būs dažādi jogas studiji, mums būs, un mēs runāsim un diskutēsim un runāsim ar Untālu, ar chatbotu un savā starpā, un tas ir tas formāts, manuprāt, kur ir tas spēks būt kopā, būt uz viena viļņa un diskutēt un radīt procesā, un tas ir tas, man liekas, ko mums visiem vajag izmantot, atrast vidi, kurā mēs varam augt visi kopā, un tāds ir arī šī projekta mērķis. Ja mārketinga vēstījums atkal mēs saprotam, kādā veidā runāt ar cilvēkiem, kādā veidā labāk uzrunāt, kā rakstīt kā rakstīt copywritingu, vēstījumus, skatīsimies piemērus un tā tālāk. Nākamais solis ir tad, kad mēs mārketinga vīziju esam uzmodelējuši, mēs ķeramies klāt reklāmas jau tekstiem un rekurtēri skatieties, cik 10, kā minimums 10 dažādi formāti, kā mēs varam pagriezt ziņu. Ja, tur ir viens teksts, viena ziņa, bet tur ir 10 dažādi unikāli, pārbaudīti, ietekmīgākie reklāmas formāti, caur kuriem mēs varam taisīt dažādas variācijas savam tekstam. Ja? Un tas ir vēl viens mākslīgā intelekta milzīgs bonus, ja? kad pēc būtības jūs varat paņemt savu domu, nezinu, vienu ideju un pagriezt 10 dažādās variācijās, un katru reizi tu ieraudzīs dažādas šīs komunikācijas nianses, kurām varbūt tu nekad neesi zinājis, un patiesībā arī man vienā brīdī bija atklājums, es nemaz visas šīs šeit pat vēl nav viss saraksts, te ir vēl... Un es pat visas šos tehnikas, reklāmas veidošanas tehnikas nemaz pats zināju daļu, bet tas ir tas, kā mūsu Emīlija nāk talkā. Ja? Mārketings uzbūvēt stratēģiju, saprast, kā runāt, reklāmu tātad jau ejam iekšā un kā saslēgt jau konkrētas lietas, tekstu, kā izveidot dažādas 10-15 variācijas, lai nebūtu garlaicīgi, lai būtu interesanti, lai būtu pārdodoši. Ja? Nākamajā solī mēs jau skatāmies sales message, pārdošanas vēstījumus, mēs skatāmies, kā mēs varētu uztaisīt pārdošanas webināru, kāds varētu būt augstais zvans. Atkal skatāmies, ja mēs izvēlamies, ka mēs gribam gan online, gan offline tādu pārdošanas stratēģiju veidot, tad mums jāiemācās gan piezvanīt klientam, gan varbūt satikties ar klientu, vai atkal veidot e-pastu sēriju, kuru mēs atkal palūksim Emīlijai, lai mums uzraksta, kā pārdot
5 e-pastu sēriju ar pārdošanas stratēģijiem. Ja, tā kā viss patiesībā mūsdienās tagad, pateicoties mākslīgam intelektam, ir kļuvis daudz pieejamāks, ja, man liekas, daudz, nu tāds, tā ir tā jaunā pasaule, kas ir klāt, un tāpēc mans ieteikums negaidiet, kad jaunā pasaule iespers jums pa pēcpusi. Nākat, pievienojieties, mēs visi kopā mācamies un kļūstam labāki un iemācamies šīs lietas pielāgot savai ikdienai, un tādi tas mērķis. Ja, tātad nāk pārdošanas vēstījums, pats pārdošanas process, atkal mēs uzmodelējam vienu vai otru trešo tādu jau pārdošanas sarunu. Te gan jāsaka tā, ka mums ir atsevišķas nodarbības, kur mēs iesim šajā visā procesā iekšā un dziļi runāsim, bet ideja šajā gadījumā ir saprast šo te struktūru, secību un uzmodelēt, kāds būs pārdošanas tikšanās klātienē, vai pārdošanas zvans, vai pārdošanas e-pasts, un saprast to visu. Un tālāk, protams, ja mēs runājam par biznesu ilgtermiņā, kā izveidot, lai klienti atgriežas, kā veicināt lojalitāti, kā strādāt uz atkārtotiem pirkumiem, kā panākt, lai klienti mūs mīl, un atgriežas, un runā, un iesaka. Un tas ir tas, ko mēs šajās nodarbībās, kas sākas nākamnedēļ, arī darīsim visi kopā. Šie ir svarīgākie pieturas punkti, bez kuriem nav iedomājams efektīvs pelnošs bizness, un nav svarīgi, vai tu sāc tagad no nulles, vai tu būvē savu online veikalu un attīsti kādu savu zīmolu, kā vienalga ko, vai arī tev jau ir esošs bizness, kurš iespējams prasās pēc uzlabojumiem un jaunām asinīm, tad tas ir tas, par ko mēs runājam. Ja? Šie ir mājas darbi un grozi, kā gribi, tu nevari no tiem aizbēgt, tu vari vienkārši iemācīties, saprasties un atrast atbildes. Lūk, Ralfam izdosies. Ralf, tas esi tu. Mākslīgais intelekts redz tevi šādi. Mēs kādā brīdī uztaisīsim kopīgu selfiju un es nopildīšos ar Ralfu pa īstam, bet mākslīgais intelekts redz tevi šādi, ņem par labu. Bet galvenais, ka tev izdosies un mums visiem izdosies šis projekts, manuprāt, ir sasodīti vērtīgs. Ko vēl? Tātad jūs saņemsiet, draugi, tie, kas piedalās, jūs saņemsiet jau vēl gatavus papildu materiālus, tur ir promptu komandu sagatavs un jau jūs varat rakties un darboties sadalīts pa kategorijām, tur ir marketinga prompti un personīgās izaugsmes prompti. Mums, jūs varēsiet tur darboties, mēs to visu liksim pa gabaliņam kopā. Ko vēl? Tātad Facebookā ir tāda superīga grupa, tur ir kādi cik 300-400 cilvēki, un es esmu salicis tur visu savu iedzīvi. Vērtīgākās lietas, ko es savā dzīvē pēdējos 15 gados esmu iemācījies, atrodis šajā grupā, kolēģi dabūt to vispār brīvu, jūs tad arī tiekat klāt, tur ir kādi 5, 7, 8 tūkstoši eiro vērtībā par dažādi resursi, grāmatas, nodarbības un PDF failu un tā tālāk. Tas viss ir pieejams. Vēl jūs dabūna dāvana marketinga treniņu, 14 vakari, 14 nodarbības, kas mums ir bijis iepriekš kopā ar Ēriku Stendzenieku marketings. Ja tas jums ir vērtīgs resurs, tas nāk bonusā pie šī konkrētā treniņa. Kas vēl? Tad svarīgākā lieta, tā ir dzīva interaktīva komunikācija. Mēs sanākam kopā, kā 20 cilvēki, visi ir ar bildi, visi ir ar skaņu,
un mēs runājam, diskutējam, katrs nāk ar savu stāstu, katrs nāk ar savu biznesa ideju, ar savu problēmu, un visi kopā mēs one by one ejam un risinam. Ieguvumi atbildes uz jautājumiem, izpratne par fundamentāliem biznesa procesiem, gatavi skripti, reklāma, pārdošana, komunikācija, tas viss paliek jūsu īpašumā un materiāli. Rezultāts tiek radīts uz vietas, tad Ralfs un es, mēs ejam uz priekšu un būvējam galdniecību, vispārējie kolēģi piedalās un būvē un restartē savas biznesa idejas, un mēs visi kopā virzamies uz rezultātu. Kas vēl? Informācijas praktisks pielietojums, tieši tā, mums ir pirmā daļa, mums ir coachings, kur mēs meditējam, analizējam, domājam un atbrīvojam čakras, un pēc tam, pēc jaunā gada mēs liekamies klāt otrajā piegājienā un strādājam ar jau konkrētiem, es paņemšu kādus 8-10 mākslīgā intelekta instrumentus un būvēsim jau tos pašus pārdošanas tuneļus tiešsaistē, gan piezemēšanās lapas, e-pasta automatizāciju, reklāmas veidosim konkrētiem piemēriem un mārketingu būvēsim tiešsaistē. Es savā pusē, katrs savā pusē, un manuprāt, šī ir tā unikālā iespēja to darīt kopā, ja? Un es teiktu, izmantojiet jaunā laikmeta privilēģijas, un jo ātrāk mēs visi sadraudzējamies ar chatbotu un mākslīgo intelektu, jo vairāk mūsu dzīvē ir kas? Prieka, naudas un brīvības, draugi. 12 nodarbības, visas nodarbības tiek ierakstītas, tad gadījumā, ja mēs tiekamies otrdienu un ceturtdienu vakaros, 7 no 7 līdz 9, ja kāds kādreiz netiek, tas nekas, viss tiek ierakstīts, viss ir pieejams, pēcāk neierobežotu laiku, kopā ar papildu materiāliem. Mēs visi, kā teikt, angliski have fun, mums visiem ir jautri, neskatoties uz to, ka mēs esam atnākuši kopā risināt problēmas, bet mums ir jautri. Es esmu par to, lai mums ir dinamiski, viegli, patīkami tāds izaugsmi veicinošs formāts, kurā mēs tiekamies. Vairāk naudas, vairāk prieka un brīvības, un neprasiet, man draugi, neprasiet, vai tas strādā, neprasiet, vai tas, ko te Untāls stāsta, vai tas vispār ir kādam vajadzīgs vai noderīgi. Ne, vienkārši ieiet ekspertu līmeņu pārdošanu un palasiet atsauksmes un atrodiet atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Tā kā mans priekšlikums, draugi, šodien es teiktu praktiski pēdējā vilciena, pēdējā vagona, pēdējās durvis, nepaliec aiz borta, es gribētu teikt, nepaliec aiz borta, nāc ciemos, nāc pievienojies, nāc iekšā, mēs tiekamies reku šajā saitē, un nākamnedēļ sākam un raujam nost jumtu. Kolēģi, ko es gribētu teikt, nepaliec aiz borta, laikam tas būtu kopsavilkums šai lieliskai pusstundai, bet visbeidzot, tātad atcerieties, draugi, mākslīgais intelekts ir draugs, bet viņš iedod par daudz, viņš nepasaka, ko ar to visu darīt, un tāpēc es esmu izveidojis tādu sinerģiju, lai mēs varētu labāk saprasties un strādāt uz konkrētām lietām. Jā, tad novēlu jums šajā lieliskajā ceturtdienā vēl izdarīt darbus, sazvaniet svarīgās klientus, noslēdziet darījumus, un es gaidu jūs nākamnedēļ tiekamies. Kad? Otrdien. Un, Ralf, paldies tev vēlreiz par to, ka tu esi, paldies, ka tu esi īsts, paldies, ka tev ir galtniecība, un paldies, ka tavā dzīvē būs daudz vairāk naudas, prieka un brīvības. Tā! Čau! Paldies visiem!